Jā, šodien mēs esam satikušies kopā ar kolēģiem, ar nozares ekspertiem, lai parunātu par drošību muzejos, par to, cik pa šiem 4 gadiem kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā mēs kā nozare esam sekojuši līdzi notikumiem, analizējuši situāciju, paskatījušies, analizējuši situāciju un mācījušies, ko mēs savās kultūras mantojuma institūcijās varam mainīt vai darīt tādā sagatavošanās režīmā, bet, protams, cerot un domājot, ka tādi apstākļi pie mums nenotiks. Pirms 4 gadiem, tieši mēnesi pēc kara sākuma, 22. gadā martā, Domnīca Radošais muzejs tieši šeit pat Kara muzejā organizēja 4 diskusiju ciklu, kā muzejam runāt par karu, toreiz ar aizsardzības ekspertiem, ar kultūras ministrijas pārstāvjiem, ar kultūras mantojuma speciālistiem, muzejniekiem. Un šobrīd, 4 gadus vēlāk, ļoti neplānoti pat šī diskusija nav tieša atbilde šiem 3 mēnešu notikumiem, kas šobrīd Latvijā notiek, bet jau gada beigās mēs bijām ieplānojuši, ka mums būs šīs sarunas ar muzejiem un noslēgs tās diskusija ar ekspertiem par to, kā tad muzeji pa šiem gadiem ir jutušies, cik gatavi ir iespējamām krīzes situācijām. Lūk, un savukārt, reaģējot uz jau marta, aprīļa un šobrīd jūnija notikumiem, tad mēs sarunājāmies ar 13 muzeju pārstāvjiem, vadītājiem un krājuma glabātājiem. Un šie muzeji, 8 no tiem ir tiešā Latvijas pierobežā, un tie ir muzeji sākot no Alūksnes, Viļakas un robežas tādā līnijā, griezumā līdz pat Krāslavai un Daugavpilī, kur gan ir cita robeža, bet tāpat šī pierobežas situācija. Un savukārt sākām un simboliski noslēgt bija paredzēts ar 2 lielajiem muzejiem, Latvijas Nacionālo vēstures muzeju un Latvijas Kara muzeju, kuriem pēc piederības un pēc profila tad ir jārunā, pienākās runāt par Latvijas vēsturi, par militārajiem konfliktiem un par drošību. Savukārt vēl vairāk reaģējot uz pēdējo 3 nedēļu notikumiem, jau kad šīs ārkārtas situācijas eskalējās jau nedaudz tālāk, tad mēs pievienojām šīm sarunām arī Kurzemes un Vidzemes muzeja pārstāvjus. Lūk, bet šodien mēs sarunājamies tad ar klātesošajiem ekspertiem, un tad mums ir kultūras ministrijas pārstāvis, kultūras ministrijas kultūra politikas departamenta vadītāja Agnese Rupenheite, kultūras ministrijas arhīvu, bibliotēku, muzeju nodaļas eksperte Alma Kaurāte, mums ir Latvijas muzeju padomes priekšsēdētāja Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktora Iveta Derkusava, mums ir Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktors un arī Latvijas muzeja padomes priekšsēdētājs vietnieks Toms Kīkuts, mums ir Talsu muzeja direktors Uldis Petersons Jaunzems Petersons, un mums ir Raivis Simonsons, Lipkes memoriāla projektu vadītājs un arī Domnīcas līdzdibinātājs un arī šo sarunu līdzautors. Un tāpēc, lai iesildītu šo diskusiju 2 minūtēs, es katram no jums pajautāšu īsi, tiešām 2 minūtēs. Kā jūs jūtaties savās pāraudzības jomās, vai kā muzejnieki, kā kultūras ministrijas pārstāvi, kā muzeju un Latvijas muzeju padomes pārstāvi? Kur mēs esam? Jūsuprāt, 2 iesildošās minūtes katram. No kur sākt? Vienāk. Tā kā. Kuram? Tad var sākt. Jūtamies aizvien jaunu izaicinājumu
priekšā. Es domāju, ka šī sajūta nav mainījusies vai atslābusi, ir mainījušies varbūt tie akcenti un tie tiešie uzdevumi. Šobrīd, es domāju, tieši šobrīd par šo momentu ir skaidrs, ka šo mūsu primāro funkciju krīzes situācijā, kas ir krājuma glābšana, es to tā arī uztveru. Mēs varam runāt arī par muzeja komunikatīvo lomu pārējo, bet es domāju, ka prioritāri ir šī nacionālā krājuma glābšana, jebkurā gadījumā. Nu, šobrīd, pēdējās nedēļās, to ir papildinājusi nepieciešamība daudz aktīvāk domāt par rīcību publiskajā telpā, tātad apmeklētājiem pieejamajā vidē, kas ir saistīti ar šiem dronu uzbrukumiem, kas varbūt līdz šim likās pakārtota tēma, un visa uzmanība bija domāšanai par krājuma glābšanas algoritmiem. Tā kā tas varbūt ir tā sajūta, ka šī daļa nav tik daudz izdomāta, vai par to nav tik daudz domāts pēdējos gados, kā par to krājuma tēmu. Nu jā, un varbūt es tikai aizmirsu piebilst, un tu man atgādināji, ka es laikam nofokusēšu arī to sarunu, ka tajās sarunās ar muzejniekiem, ko jūs varat lasīt mājaslapā, Creative Museum mājaslapā, jūs redzēsiet, ka mēs to sarunu virzījām 3 tādos blokos. Fiziskā drošība, gan cilvēku, gan krājuma drošība, tad tas saturs, kas reaģējot uz šiem notikumiem 4 gadu laikā varētu mainīt akcentus, respektīvi krājuma papildināšanas politika, digitalizācijas tempi, programmēšana, ar ko es domāju arī pasākumus, izstādes, vai tur ir mainījušies kaut kādi uzsveri. Un 3. finansiālais tāds bloks, vai ir bijis papildu finansējums, vai apmeklētāju plūsmas ir mainījušās un tā līdzīgi. Bet šodien mēs paliekam pie tā pirmā bloka, kas ir, to visu var izlasīt mājaslapā, bet šodien mēs tiešām paliekam pie fiziskās drošības, pie fiziskās sagatavošanās, vienalga, vai tas būtu krājums, vai tā būtu apmeklētāju plūsmas regulēšana, bet tieši šis aspekts, jā. Paldies, ka tu man palīdzēji arī safokusēt atpakaļ, jā. Iveta, tu? Jā, man jāpiekrīt, protams, Tomam, bet man liekas, ka tā galvenā sajūta šobrīd ir tā, ka mēs vispār pilnīgi atšķirīgi skatāmies uz arī savas infrastruktūras drošību, jo tas, kas ir drošs vai labs risinājums arī tai pašai krājuma glabāšanai vai glābšanai normālos apstākļos, tas izvērtējot dažādu līmeņu krīzes, to skait militāras krīzes ir pilnīgi savādāk. Mēs to skatāmies, tas ir viens. Otrs, mēs droši vien vēl vairāk esam sapratuši, ka šī te gatavības stiprināšana, gatavības trenēšana un dažādu algoritmu izstrāde, viņi ir nepārtraukts process. Un tā situācija mainās tik dinamiski, ka faktiski mums tiešām reāli nepietiek kapacitātes. Mums nepietiek specifisku ekspertu, jo, ja mums ir visiem ekspertīze attiecībā uz šo te krājumu glabāšanu un glābšanu, es nerunāju par kaut kādām evakuācijām, bet vienkārši izpratni par to, kas ir pareiza apiešanās ar krājumu un kādi ir dažādi risinājumi, lai to pasargātu visādās situācijās. Tur mums ekspertīze ir. Bet tā ekspertīze, kas mums nav un kas arī skar faktiski lielā mērā tomēr šo te komunikācijas komponenti, vismaz es priekš sevis esmu noformulējis, ka mums ir reāla krīze attiecībā uz sazobi starp civilo aizsardzību, kas ir šīs te visaptverošās aizsardzības komponente, kur ir arī apjukums un frustrācija. Un es ticu, ka šis apjukums ir pilnīgi vienāds, neatkarīgi no tā, vai cilvēks strādā muzejā, veikalā, piena kombinātā, pilnīgi jebkur. Jo tieši nepietiekama izpratne par savu lomu vai par tiem kanāliem, kādos nāks informācija dažādu šo te vispārējo apdraudējumu gadījumā, tas ir arī tas, kas šo frustrāciju rada. Un tā mana sajūta ir vismaz personīgi, ka šobrīd mēs esam stadijā, kur mums ir jāatrod tā sasaiste un jāatrod atbildes uz tiem jautājumiem, kur vispārējā civilās aizsardzības izpratne saiet kopā ar mūsu profesionālajām spējām, uzdevumiem un tā tālāk. Tas ir tagad ļoti īsumā, droši vien, ka mēs kaut kur aiziesim dziļāk. Man jāpadod tālāk? Jā, tā.
Labi, es sākšu. Varētu teikt, ka turpinot Ivetas tēmu, jā, man liekas, ka par šiem 4 gadiem tas, kas ir bijis skaidrs, ir, kad gatavība ir kaut kas nekad nav gatavs un kas visu laiku ir, teiksim tā, jāturpina celt. Un tieši tā ir arī mūsu darbā, kad visu laiku rodas jauni jautājumi, ko risināt, un mēs viņus arī, tā teikt, risinam. Savā ziņā man pašai ir tā sajūta, ka es kaut kādā ziņā jūtos diezgan labi, tāpēc, ka, nezinu, man pašai ir izdomāts mans 72 stundu plāns, ja kaut kas notiek darbā. Es zinu, kura ir drošā vieta, kur doties, ja ir šis, nezinu, brīdinājums, un tas rada šos kopējos apstākļus, lai varētu pievērsties tam ikdienas darbam un turpināt šajā jomā darboties. Par šo mēs ļoti labi, ka tu šādā aspektā to pavērsi, jo šeit mēs parunāsim par muzejnieku kā fizisku personu un muzejnieku kā krājuma glabātāju, ko mēs katrā situācijā darām un cik mēs esam sagatavojušies. Paldies. Paldies par diskusiju, paldies par iespēju runāt. Vienā vārdā varbūt vai īsumā, kā jūtos tīri no profesionālā, intensīvi, darbīgi, jābūt spējai reaģēt uz tām aktualitātēm, kas ir. Mēs īstenojam tos nospraustos plāna uzdevumus, kas mums šobrīd kultūras ministrijā ir. Jā, mums nāk jauni izaicinājumi, mēs esam tādās situācijās, par kurām mēs varbūt pat izstrādājot plānu neiedomājāmies. Tieši tādēļ ir ļoti svarīga šī sazobe ar nozari, ko mēs arī cenšamies īstenot, uzklausot un izstrādājot šīs vadlīnijas. Un tas galvenais jau ir būt šai saziņā gan ar nozares pārstāvjiem, gan arī ar atbildīgajiem dienestiem, kas ir tie, kas mums var dot vislabākos padomus tieši šai reakcijai, tieši šajās ārkārtas situācijās būt gataviem un patiesībā jau, lai būtu gatavi, tas ir jādara daudz iepriekš, jāplāno, un tad tā, miera sajūta arī būs un nebūs vairs tās panikas un tās frustrācijas, kad nāk atkal kaut kas jauns. Līdz ar to mūsu mērķis ir radīt šo sajūtu, ka mēs būsim gatavi tad, kad būs jābūt. Un tā x stunda, cerams, tad arī nekad nepienāks. Jā, labdien, sveiki. Es te mazliet gatavojos šeit diskusijai. Un patiesībā to, ko es gribētu sākt, ir, ja šodien 6:00 izsludinātu šo te ārkārt apdraudējumu situāciju, vai mēs visi, kas šeit atrodamies, tiešām zinām, kas ir jādara pirmajā stundā, pirmās 24 stundās un nākamajās 3 dienās. Vai mēs varam apstiprinoši atbildēt, jā, ka mēs zinām? Es laikam joprojām nezinu. Es noteikti nevaru atbildēt, tāpēc, ka man nav lūk atbilžu jautājumu. Gan ir visas juridiskās puses un atbildības par krājumu, par visu infrastruktūru. Tāpat nav arī skaidrs, par ko un kā atbild katrs cilvēks muzejā. Jā, mums ir saraksts, mums ir saraksts ar galvenajām lietām, visu forši. Joprojām nav atbildes, kā un uz kurieni šo nav. Jā, par to, kāds vispār ir kopējais cilvēks plāns. Es varu runāt konkrēti, konkrētās pašvaldības kontekstā. Jā, neviens nav mūs uzrunājis vai aicinājis kaut kur vispār piedalīties. Gatavoties arī intervijai, es sazinājos un teicu, kāda muzeja, kāda kultūras mantojums, mums tur pirmā vietā cilvēku patvornes, visus jūs vispār aizmirstat. Bet šodien tieši sagadījās tā, kad skata pagājušā gada novada pārskatu, un tad es deputātiem uzrakstīju vēstuli kopumā par to, kur vispār atrodas muzejs un izpratni par kultūras mantojumu. Un šodien atzina tas, ka jebkuru infrastruktūru var atjaunot, bet iznīcinās kultūras mantojumu viņi atjaunot vairs nevarēs. Un man liekas, ka tā ir vēl viena no lietām, kas trūkst kopumā, gan sabiedrībā, gan politiķiem, ka viņi neizprot patiesībā šo momentu. Jo jebkura infrastruktūra tiešām ir atjaunota, bet ja mēs pazaudēsim kultūras mantojumu, tad mēs viņu pazaudēsim neatgriezeniski.
Tad, ja tu jautātu mūsu krājuma glabātājiem Žaņa Lipkas memoriālā, tieši šorīt pārjautātu, cik droši mēs jūtamies, tad viņš atbildētu apstiprinoši, jo mēs esam mazs muzejs, bet problemātika ir tieši tā pati. Tātad vēl bez visu šī konteksta, par ko mēs runājam, ir nopietnas investīcijas infrastruktūrā, kas ir padarījuši absolūti elegantu pieeju pie visiem krājuma priekšmetiem, kur ir eksponēti, jaunas vitrīnas, vērams horizontāli, groglās stikls, starp citu ar kopīgo ziedojuma akciju, ja, kas var vedīt domāt, ka iespējami ir kaut kāds centralizēts veids, kā mēs varam kaut ko uzlabot arī konteineru iepirkumu sistēmā. Un tādā ziņā infrastruktūra ir palīdzoša, ja viņi ir palīdzoši ar betonētām sienām, pagrabstāvā un tā. Un vispārējie lielie jautājumi ir atvērti, ko es varu pateikt par Latgali, kur es biju līdzi un kur ar ļoti lielu interesi sekojām līdzi katram mazam muzejam, pierobežā un lielākam. Tu jau saproti, ka pat pašvaldības vadītājs nezinās, ko darīt. Bet mēs ar Kara muzeju atcerēsimies to, ka Latgales partizānu vienība radās pašorganizācijas veidā. Tāpēc nebūs tā, ka būs bezpalīdzības situācija, ja kaut kas. Tā ir tā viena lieta, ko vajadzētu paturēt prātā visiem. Es ceru, ka līdz voluntārismam mēs nenonāksim kā pašorganizēšanās formai un galvenajam šim glābšanas scenārijiem. Tāpēc es aicinātu padomāt tagad katru no jums, vai jūs zināt, atbildot uz Uldi jautājumu, vai mēs zinām, ko mēs darām. Respektīvi, es paprasīšu kultūras ministrijas pārstāvjiem. Muzeji pierobežā bieži izteica, un bieži man liekas, ka 7 no 8 teica, ka tad, kad viņi vēršās pie pašvaldība saka, ka jāvēršās pie ministrijas. Savukārt, ministrija saka, ka viņiem jāvēršās pašvaldībā. Mēs arī saprotam, ka pašvaldību muzeji tiešām ir atkarīgi no savas dibinātāja, kas ir pašvaldība. Bet šis bija viens no tiem konkretizējumiem, ļoti praktiskiem jautājumiem. Kas kurā brīdī par ko ir atbildīgs? Ja mēs varam šādi šobrīd mēģināt nodefinēt, mēs arī saprotam, ka pašvaldībā ir civilās aizsardzības speciālists vai departaments atkarībā no pašvaldības lieluma, vai ne? Kuram būtu jābūt atbildīgam. Un tātad pašvaldībai mēs atkal, sakam, jā, pašvaldībai. Bet mēs arī esam runājuši ar pašvaldību vadītājiem, kuri arī neskapēc saka, ka viņi nezinātu, ko šādā situācijā darīt ar muzejiem, kā kultūras mantojuma objektiem. Varbūt, ka mēs varam mēģināt ieviest skaidrību, kurš kurā brīdī par ko ir atbildīgs. X stundā, pieņemot, ka mēs nezinām, kas ir X stunda līdz galam. Man liekas, ka tur rodas uzreiz tāda nedaudz problēma, jo, lai mēs varētu savstarpēji sarunāties un veiksmīgi funkcionēt šajā civilās aizsardzības vidē, mums ir svarīgi runāt vienotā valodā. Un līdz ar to ir svarīgi saprast, kāda ir rīcība tad, kad nekāds stāvoklis nav izsludināts, kāda ir atšķirība, ja ir izsludināts ārkārtējais stāvoklis, vai ja ir izsludināts izņēmuma stāvoklis. Un tātad no šīm lietām arī tas būs atkarīgs. Tad ir tā, ka mums ir valsts civilās aizsardzības plāns, kurā ir noteikti atbildīgie gan par gatavošanos, gan par rēģēšanu, gan par seku novēršanu. No šī plāna izejot, šāda lapa mums ir arī plānā par kultūras mantojuma aizsardzību krīzes situācijās, kur arī šīs atbildības ir saliktas. Jautājums par šo vienam no otras atbildības sūtīšanu, protams, tāds varētu būt un viņš varētu būt aktuāls. Bet mūsu vēlme ir atrast risinājumu. Mēs vienmēr gribētu jautāt, kas ir tas konkrētais jautājums, par kuru? Piemēram, tad konkrētais jautājums, kurā brīdī muzejs slēdz durvis, ciet un saka, viss mēs evakuējamies. Un kas viņam to pasaka?
Tātad atbilstoši valsts civilās aizsardzības plānam ir noteikts, ka tātad informāciju par gatavošanos evakuācijai tātad šo lēmumu pieņem kultūras ministrs, un tātad no kultūras ministrijas šī informācija nāks vai nu tieši vai caur pašvaldības civilās aizsardzības komisiju atkarībā no tā, kādas būs tā brīža iespējas, un savukārt par evakuāciju ir tieši tāpat, ir noteikts, ka šo lēmumu pieņem kultūras ministrs, bet skaidrs, ka jā, mēs esam ņēmuši vērā arī pieredzi, un mēs zinām, ka, piemēram, Ukrainā šopavasar beidzot tika pieņemts likumiskais ietvers šiem jautājumiem par krājumu evakuāciju, kur ir noteikts, ka operatīvi tātad muzeja vadītājs var rīkoties, pēc tam informējot atbildīgās iestādes. Un es domāju, ka arī mūsu gadījumā kamēr atbilstoši mūsu šim regulējumam, kamēr nav bijis pieņemts, teiksim, lēmums, kas ierobežo, kas pasaka, kad ir jādara kaut kas konkrēts, muzejs darbojas atbilstoši savam plānam, kultūras vērtību aizsardzībai. Tik tālu mēs saprotam, bet mēs joprojām runājam par šo X stundu, kuru mēs joprojām nesaprotam, kas, droši vien neviens no mums, tas ir objektīvi, mēs nesaprotam, kas ir X stunda. Tas nozīmē, ka X stundā, tas ir sarkanais brīdinājums, X stundā Nē? Ne, es vienkārši domāju, ka varbūt labāk neminēt sarkanais brīdinājums, jo sarkanais brīdinājums mums ir tas, kas nāk viens aplikācijā, un tas atkal ir kaut kas Labi, tas nozīmē, ka arī es tātad nesaprotu, kurā brīdī tad tā X stunda pienāk. Tātad atbilstoši tātad sistēmai, kāda mums ir valstī, tātad, ja ir šāds nopietns apdraudējums, par to tiek krīzes vadības centrs informē ministru kabinetu, kas tālāk tātad pieņem šos lēmumus. Un atšķirībā no šīs, teiksim, tā zināšanas, tālāk vai nu no ministrijas, vai nu no pašvaldības civilās aizsardzības komitejas, ja mēs nonākam līdz tam, kad ir jāpieņem lēmumi, kā piemēram Covid gadījumā bija šis rīkojums par ārkārtējo situāciju, tad šī informācija ienāk. Labi, bet tagad tikai vēlreiz detalizētāk. Kultūras ministrs tātad paraksta šo rīkojumu par evakuāciju krājuma priekšmetu, un šī informācija pa kāpnītēm nonāk līdz pašvaldībai konkrētai. Pašvaldības civilās aizsardzības speciālistam. Es tagad modelēju situāciju, kā es to saprotu. Civilās aizsardzības speciālists dod ziņu muzeja direktoram, un tad šis ir ieslēdzies process, un tad tas notiek. Tā, es pareizi saprotu? Visdrīzāk mēs pieņemam, ka šajā brīdī būs iedarbināts civilās aizsardzības operacionālais vadības centrs, un tas nozīmē, ka visdrīzāk šo informāciju tātad kultūras ministrija pieņem konsultējoties ar savu krīzes grupu, un viņa nonāks gan muzejiem tieši no kultūras ministrijas, gan viņa arī paralēli būs pašvaldības civilās aizsardzības komisijām, kuras tajā brīdī būs tie, kas operatīvi rīkojas un var sniegt atbalstu. Es kā muzeja direktors, no kā gaidu informāciju? No kura? Tad es sagaidu šo informāciju, slēdzu durvis viss. Tātad šajā gadījumā mēs nevaram pateikt, kāds šis draudz būs. Ja mēs zinām, ka lielākoties mūsdienās tomēr šie draudi ir bijuši paredzami. Viņi nāk pietiekoši lēni, lai varētu lēnām, tā teikt, pielāgoties darbībai šo, teiksim, tā draudu iespējamībai. Bet šis lēmums būs atkarīgs no situācijas. Varbūt gadījums, kad, ja tas ir tiešām kaut kas šausmīgi pēkšņs, ka mēs to uzzinām par radio vai mēs to uzzinām 112 aplikācijā. Ja mums ir pietiekams laiks, tad jā, tā ļoti iespējams būs vēstule no kultūras ministrijas, bet tas būs atkarīgs no tās situācijas, kāda viņa būs. Labi, un šajā gadījumā pieņemam, ka tas ir... Jūs visi iesaistieties arī, ja jautājums. Jā, bet es pajautāšu uzreiz. Un šeit mēs tagad nonākam pie jau plānotā jautājuma, bet šeit viņš ir ļoti vietā. Es kā muzeja direktors tagad pieņemu lēmumu, kas ir principā no likumdošanas viedokļa, no mana līguma viedokļa pret manu līgumu. Tas ir pret, es nedrīkstu vienpersoniski
izlemt, kā direktors, ka es evakuēju muzeja krājumu. To pat nevar izlemt viens pats krājuma glabātājs, kas ir materiāli atbildīgā persona. Ja tas viss notiek fantastiski labi, un mēs krājumu izglābjam, es būšu varone. Ja notiek kaut kas, tad man visi juristi piešūs visus iespējamos pantus par to, ka man nav saskaņota rīcība. Bet muzejiem taču ir savs plāns, kas ir tātad apdraudējumu novēršana. Nav iespēja plānam notiek ārkārtas situācija. Nē, plānam ir jābūt, un tieši tas plāns ir pamats, lai mēs varētu darboties šajā krīzes situācijā un arī sadarboties ar, piemēram, pašvaldību. Jo, ja mums pienāk ziņa, kad mums ir jāgatavojas evakuācijai, skaidrs, ka šajā ziņā var būt noteikts, piemēram, apjoms vai vēl kādas lietas. Muzejam no savā pusē ir jāvar pateikt, piemēram, vai viņi paši var iepakot šos priekšmetus, iepakoti priekšmeti, cik viņi aizņems daudz vietas, cik viņi būs smagi, kas ir nepieciešams šo objektu pārvietošanai. Jā, bet šis atkal ir par procesu. Mēs varam gatavoties kaut vai no šodienas, bet kurā brīdī es kā muzeja direktors bez sagaidu, es jūtu draudus, tu teici, mēs varam viņus dabūt pat no rādio un nav laika gaidīt. Es drīkstu slēgt durvis ciet un visu un teikt kolēģiem evakuējamies. Es varu precīzi jautāt, ja pastāv tieši apdraudējums konkrētajā brīdī, vai muzeja vadītājs drīkst pieņemt lēmumu par krājumu pārvietošanas bez dibinātāja kultūras ministrijas saskaņojumu. Bet arī pašlaik taču, ja, piemēram, notiek, kaut vai maza krīze, mums ir, plīsusi caurule muzejā. Jūs taču pārvietojat muzeja krājuma priekšmetus. Jā, vai, ja jums, bet šajā gadījumā arī, ja jums ir, piemēram, norauts jumts, ļoti iespējams jūs viņu pārvietosiet nevis muzeja robežās, bet, piemēram, sadarbībā ar pašvaldību uz citu ēku, kur tajā brīdī tas būs iespējams. Vētra, plūdi, tas ir paredzams. Karš nav paredzams. Nekad neparedzēsim. Sevišķi pierobežā, kurā brīdī. Nevajag. Nē, bet mums ir konkrēts jautājums, vai tā ir ārkārtas situācija. Iespējams, tad tam ir likumdošanā kaut kāda izmaiņa jāveic ārkārtas situācijas. Vai muzeja direktors jūtās droši, es esmu tas, kas izlemj? Man nav šobrīd... Saziņā ar savu dibinātāju ir divi varianti. Es varu dibinātājiem uzdot jautājumu, vai es varu dibinātājiem teikt, es darīšu tā. Tas būs droši vien atkarīgs no situācijas. Ja es saprotu, ka man nav laika uzdot jautājumu, bet es varu informēt par situāciju, ja man tāda iespēja ir, es informēju par šo situāciju. Un pārvietoju šo, ka tieši tā. Es pat nešaubītos reāli ārkārtas situācijā par to. Piemēram, Pils ugunsgrēka gadījumā, vispirms bija rīcība, pēc tam bija saziņa ar kultūras ministriju. Bet darba līgums to un likumdošana neparedz to, ka tev ir tāda... Es nezinu, kur tas ir ierakstīts, ka es to nedrīkst darīt. Tas ir konkrēts jautājums no konkrētiem muzejiem. Es arī nezinu, man jāpārlasa darba līgums, bet es nedomāju, ka es kaut kādā veidā es tajā ierobežots. Manā uztverē, mana tā sadarbība, es meklēju atbalstu šajā gadījumā. Man tiešā priekšniecība ir kultūras ministrija, es meklēju vai saskaņoju vai ziņoju par to kultūras ministriju. Ja nav, es rīkojos pēc mūsu šī plāna, tātad, ja es saprotu, ka evakuācija ir vienīgais risinājums, tātad vai drošā telpa, vai, labi, neatklāšu lokācijas, bet tātad, attiecībā, atkarībā no šī plāna. Tā kā es neteiktu, jautājums ir tas, ko, man liekas, Alma mēģināja formulēt. Jautājums ir par to, ka šīs krīzes situācijas, tās pakāpes un tie pēkšņumi varētu būt diezgan dažādi. Tā kā tas, un varbūt situācijas, kurās man neviens nepaspēj dot nekādu rīkojumu, tad es pat nešaubītos, ka es kā direktors pieņem lēmumu. Šis bija jautājums tieši par to brīdi, par to, to krīzes punktu, ka tev nav laika nekam. Par to, ka mums ir laiks, protams, mēs visi zinām, kā mēs rīkotos, cerams, ka zinām, kā kāpnītēm rīkojamies. Jā, es tā kā, es ceru, ka tu pārliecināji kolēģis. Mērija Grīnberga arī nebija instrukcijas. Ja? Viņai cik bija mums tāda Mērija Grīnberga šobrīd ir? Bet viņa sāka, ar instrukciju, un tā situācija reālā izvērtās
pilnīgi citādi, kā tas notika. Jā. Ja? Nu, tātad viņai bija komanda, viņai bija atvaļinājumi, bet šitais komandējuma rīkojums, viss sākās vienā veidā un beidzās pilnīgi citā veidā. Un visa tā, to pusotru gadu garumā pārējos visus lēmumus pieņēma viņa. Ja? Viņi nevarēja sagaidīt nekādas instrukcijas. Tā atšķirība ir starp valsts muzeju un pašvaldības muzeju. Pašvaldību muzeju gadījumā vēl tur ir pašvaldību likums un pašvaldību noteikumi, vesela virkne. Līdz ar to tā ir tā atšķirība. Jums tādā ziņā ir vienkāršāk. Jums ir viss viens, un jūs ir muzeja likums, viss kārtībā. Mums nāk vēl pašvaldības likums, kur pašvaldība spītīgi liek augstāk par jebko citu. Un tas joprojām nav. Viņi pat nav, es saku, nav. Mēs neesam neaicināti uz sarunām. Ne, mēs esam informēti par to, kā mums būtu jārīkojās jebkādā situācijā. Tas, ka mēs paši savu plānu esam pie viņa strādājuši. Tas ir cits stāsts, bet te ir tā atšķirība. Valsts un pašvaldība. Un tā ir atšķirība, un to ļoti bieži ignorē. Es mēģinu iestarpināties. Protams, kad ir saprotams tas uztraukums varbūt īpaši pierobežā, īpaši Latgalē. Jā, mēs esam saņēmuši jautājumus gan no iestādēm, gan arī no pasākumu rīkotājiem, kur mēs arī nesen operatīvi reaģējām un izstrādājām vadlīnijas. Un tas ir skaidrs, bet mūsu mērķis, varbūt tā skatoties no ministrijas puses, mūsu mērķis nav sagaidīt un gaidīt to stundu. Mūsu mērķis ir sagatavoties, un mēs šai ziņā varbūt esam drusku tādā labvēlīgākā situācijā nekā Ukrainā, ka mums ir šis laiks, mēs varam no viņiem ļoti daudz ko mācīties. Mēs arī esam ieguvuši, gan jau arī atsevišķas institūcijas ir kontaktējušās, ir apmeklētas iestādes, mēs tiešām esam jautājuši konkrēts jautājums, kā ir darīts tas, kā ir darīts šis, un vai labāk evakuēt, vai labāk glabāt uz vietas, un sūtījuši iepakojumus dažādas iestādes ir Ukrainai. Un tieši tādēļ, mazliet pakāpjoties atpakaļ, tieši tādēļ ir šis uzdevums par plāniem, izstrādāts plāns, kurā ir ietverti, kā mēs to saucam, algoritmi, jeb rīcības secība pie dažādām situācijām. Pie situācijas, kad ir plīsusi caurule, pie situācijas varbūt, kad ir ugunsgrēks vai šī vētra ir, tas ir jāzina tai iestādē, tam īpašniekam, un plus vēl tālāk nāk ir šī apmācība, lai zinātu, ko darīt, nevis tajā brīdī sāktu tikai domāt par to, ko darīt. Tātad, un ietver tāpat arī dažādus šos citus variantus, kas notiek, ja nāk šie paziņojumi, ja ir šūnapraide vai aizslēgt, nelaist cilvēkus ārā, visus pārvirzīt uz drošo telpu koridorā kaut kur, vai, šie ir tie jautājumi, kas, un vēl ko es piebildīšu, šie plāni būtu saskaņā un saskaņot un izrunāt arī ar šo pašvaldību atbildīgajiem dienestiem. Tas tad ir tas uzdevums, ko izdarīt, lai būtu šī sazobe, lai viņi zina, ka muzejam ir šāds plāns un kurā brīdī muzeja vadītājs vērsīsies pašvaldībā pēc palīdzības un kādu palīdzību viņiem vajadzētu un ar ko viņiem varētu rēķināties. Tas ir tas jautājums, kas ir tas darbiņš, kas pašiem ir jāizdara kā vadītājiem. Bet drīkst es tikai precizējot to, ko Agnēs tikko teica, es te divus tādus precizējošos aspektus pieminēšu. Viens ir tas, ka mums arī jāatcerās šeit, ka mēs runājam par dažādu lielumu muzejiem. Viens ir nacionālas nozīmes lielie muzeji vai arī tas pats Rotko muzejs, liels muzejs jau ar ļoti ilgu gatavošanos dažādām situācijām, drošības jautājumu risināšanu, kur ir pilnīgi perfekti sagatavojušies, zina, ko viņiem darīt, konteineri viņiem ir, kastes viņiem ir, viņi zina, kur viņi evakuēs. Kas ir tādi lielie milži muzeji, kuriem dažādu apdrošināšanas aspektu dēļ ir jau bijis par šīm visām lietām jādomā. Un tad ir mazāki reģionāli muzeji, mazāki un pavisam mazi, kuriem tomēr viss šis ir diezgan jauna arī tāda situācija, ārkārtas, bet jauna situācija, kurā tad viņiem ir jāsaprot arī tās atbildības sfēras, un galvenais ir jānodala, kurš tad par viņiem kurā brīdī tad atbild un ko viņiem atbildēt. Pieņemsim arī tai pašai pašvaldībai. Starp citu, ir no pašvaldībām tāds signāls bijis, ka bet valsts, taču kultūras ministrija, valsts jūs akreditē,
un runā par Nacionālo muzeja kopkrājumu, tad iespējams valstī ir jāuzņemās papildus finansiāls atbalsts jāsniedz muzejiem vismaz jau šī krājuma glābšanai, glabāšanai ārkārtas situācijā. Tas ir tas, ko muzeji bieži vien dzird no savām pašvaldībām, kad viņi vēršas pēc papildus finansējuma pieprasījuma. Un otrs, varbūt, Agnese, kamēr tu pieminēji plānus, es atcerējos arī to, ka ir ļoti neskaidrs jautājums, kas ir šie priekšmeti, kas ir šie 100 priekšmeti un kā viņus, kad viņus evakuēs. Tas ir jautājums, ka muzeji sagaida, ka valsts gaida šos 100 priekšmetus, kurus mēs visi kopā glābsim. Šeit ir iespējams tāda neliela komunikācijas kaut kāda kļūme, kaut kur burbulī šajā komunikācijas pazudusi, ka muzeji domā, ka šie 100 priekšmeti tiks glābti no valsts kopā visiem. Varam ieviest skaidrību šajos 100 priekšmetos vai mazāk priekšmetos, bet tajos, kas ir lūgts kā saraksts sastādīt, un ka muzejiem tomēr ir jāapzinās, ka viņiem pašiem šie prioritārie priekšmeti ir jāzina, kur glābt. Vai ne? Es varbūt gribētu sākt ar to, ka tātad, kā jau muzeja krājuma noteikumos ir noteikts, muzejām ir jābūt šiem prioritāri glābjamo priekšmetu sarakstiem, paredzot darbības ar tiem. Un šis metodiskais materiāls par šo sarakstu gatavošanu un atgādinājums, ka šiem sarakstiem ir jābūt gataviem, būtībā ir stāsts par vispārējo sagatavotību, kad ir svarīgi, lai muzeja plāns darbotos, lai katrā muzejā ir skaidrs, kas viņam ir tas vērtīgākais un kas būtu prioritāri glābjamais. Jo arī tajā brīdī, kad mēs rakstījām šo vēstuli, un kas mums ir minēts arī plānā, ir atsevišķs darbs, kas būs pie nacionālas nozīmes vērtību saraksta, bet tas ir atsevišķs jautājums par tiem. Redzi, un muzeji šo komunikāciju tajā izplatījumā ir sapratuši nedaudz savādāk. Un to es drīkstu šobrīd teikt ar tām pilnvarām, kuras es no 13 muzejiem, no 10 muzejiem, lielie muzeji zina, ko ar to darīt. No 10 muzejiem es esmu dzirdējusi, ka principā cilvēki, kolēģi, eksperti muzejos, krājumnieki ir sapratuši, ka tas ir viens un tas pats. Tādā gadījumā tas ir pārpratums. Tas ir pārpratums, vai ne? Jā. Un tad es ceru, ka mēs tagad esam to atrisinājuši. Tātad mēs varam nodefinēt priekš tiem, kas arī mūsu diskusiju skatīsies vai lasīs transkribētā veidā, ka tad par šiem priekšmetiem muzeji un pašvaldības vienojās, kā viņi šos priekšmetus pirmkārt jau nodrošina viņu saglabātību, sapako, saliek konteineros, kuru nav, kas būs nākamais viens no jautājumiem, saliek drošos konteineros un pašvaldības tad izlemj brīdi, kad, kur glābt. Ja? Jā, bet es gribētu uzsvērt, ka šie priekšmetu saraksts, kas ir prioritāts, tas pārsvarā ir vērtību jautājums. Tas ir par to, ka zina, kas ir vērtīgākais, un starp šiem prioritāriem sarakstiem vienkārši es gribēju teikt, ka tas var jau būt, ka tas ir priekšmets, par kura saglabāšanu ir jādomā vairāk uz vietas. Un tas līdz ar to... Tas muzejiem ir definēts, ar to mājasdarbu viss ir kārtībā. Muzeji zina, viņiem ir dažiem maziem muzejiem, tas ir viens vispār priekšmets, kur viņi saka, visas vajadzības gadījumā mēs tad evakuējam. Ja? Dažiem muzejiem viņi zina, ka ir tādi priekšmeti, kas nav pārvietojami, ja viņi paliek, viņus nodrošina drošību muzejā, cenšas. Ar to viss ir skaidrs. Jautājums bija par šo 100 priekšmetu vai šo prioritāro priekšmetu sarakstu muzejos un to, ko valsts gatavo. Vai jums, ja tas nav noslēpums, ja tas nav krīzes darba grupas iekšējais jautājums un ja tas nav valsts noslēpums, nedaudz pastāstiet, kas tas ir tas nacionālais saraksts ar priekšmetiem vai ar vērtībām, kas tad tiktu glābts? Šajā gadījumā tie ir
neliels apjoms priekšmetu, kas ir tātad cieši saistīti ar valsts nepārtrauktību, jo man liekas, ka mēs esam šajā gadījumā aizvirzījušies uz to, ka mēs runājam par vienu ļoti konkrētu apdraudējumu, kas būtu militārs apdraudējums, par kuru kontekstu mēs vēlamies runāt. Un tad ir svarīgi atgriezties gan par to, ka valsts civilās aizsardzības plānam ir pielikums par to, kas notiek militāra apdraudējuma gadījumā, kas nav publiski pieejams, un arī katrai pašvaldībai civilās aizsardzības plānam arī ir šāds pielikums tieši par to, kas notiek militāra apdraudējuma gadījumos. Un tāpēc tad, kad katrs muzejs, īpaši, ja tas ir pašvaldības muzejs, izstrādā savu rīcību arī šim militāram apdraudējumam, ir ļoti svarīgi, ka tas notiek saziņā ar pašvaldības speciālistiem, lai varētu ņemt vērā šos... Jā, bet mans jautājums bija, to mēs jau sapratām, mans jautājums bija par valsts sarakstu, pēc kādiem kritērijiem, ja drīkst atkal to jautāt. Kas ir tie muzeji, no kuriem šis 100 priekšmetu saraksts vai glābjamais saraksts, pēc kādiem kritērijiem, nu varbūt, ka drīkst vismaz uzzināt, kas ir tie muzeji, kas ir tie kritēriji, pēc kāda, un kas ir tie, kas nosaka, atkal, ja drīkst to atklāt, kas ir tie, nav taču tāda slepena plāna, 100 priekšmeti, vismaz tie muzeji, kuros ir tie priekšmeti, viņi zina? Mums tātad pašlaik atbilstoši plānam šis uzdevums tikt pie šī nacionālā prioritāšu saraksta ir, tātad viņš vēl ir, tas ir jautājums, kas ir procesā. Mēs esam apzinājuši citu valstu pieredzi, un mēs esam, tā teikt, uzsākuši darbu, lai to izstrādā darba grupa, krīzes darba grupa. Tātad tas tiks izstrādāts pēc metodas, kādā tas būs nolemts krīzes darba grupā. Jā, tātad plāna vēl nav. Iveta, kā tu redzi Latvijas muzeju padomes lomu visā šajā, ko mēs jau sapratām, ka iespējams komunikācijas neskaidrajā tomēr situācijā, ka iespējams vienkārši mēs visi darām labāko, bet kaut kur tā komunikācija ir aizķērusies. Es laikam, tomēr šajā gadījumā man ir jāatgādina, ka muzeja padomes vispār funkcijas ir sniegt ekspertu konsultāciju kultūras ministrijai. Un līdz ar to šajā jautājumā mums ir faktiski visu laiku ļoti cieša sadarbība. Un gan šīs te arī valsts krīzes grupas izveidas un visas šīs darba grupas, kas notiek, un šeit arī papildinot vēl Almu. Mēs esam vairākās lietās, mēs vēl esam procesos arī gan ar kritēriju izstrādi, mēs esam steigušies šīs te vadlīnijas, kuras tiek pilnveidotas un arī pēc iespējas muzejiem izsūtītas. Tā kā tas darbs notiek, vai mēs ejam pietiekami ātri, vai mēs ejam, teiksim, atšķirīgā varbūt prioritāšu soļu secībā, tas izskatās no pašvaldību muzejiem, atšķirīgā varbūt soļu secībā, tas izskatās no kultūras ministrijas dibinātajiem muzejiem, bet ir skaidrs, ka ejot ar šiem kritērijiem un virzoties pakāpeniski, tad, kad mēs noformulējam skaidri, tad mēs varam arī šo informāciju sniegt plašāk. Ja? Es varu piekrist tajā, ka mēs iespējams iepaliekam, nevis iespējams, bet mēs iepaliekam, ja mēs daudz intensīvāk būtu vairākus gadus atpakaļ, varbūt gājuši ar šiem soļiem, bet tas vienmēr ir, zināt, apmēram tāpat kā ar tehnoloģijām. Tie, kas ļoti steidzās ieviest tehnoloģijas, ātri attopās, ka viņi strādā uz veciem aparātiem. Un varbūt, ka tā šā brīža situācija, kurā mēs esam, ir kaut kādā veidā palīdzoša, ka mēs skaidrāk patiesībā arī apzināmies tos soļus, kas ir jāizdara, un arī tos jautājumus, uz kuriem ir jāatbild. Tā kā es varu atbildēt tikai to, ka muzeja padome visu laiku ir cieši klāt un vienmēr, gan deliģējot savus ekspertus arī šai dalībai darba grupās, un mēs tur esam, bet ir jāsaprot, ka gan šī informācijas aprits izsūtīšana, un īpaši tās, kas ir tiešām jau ministrijas apstiprinātās vadlīnijas, izstrādātais valsts plāns kultūras mantojuma aizsardzībai, kas ir šī kopējās civilās aizsardzības sistēma.
muzeja padome nevar iet ārpus savām šīm te funkcijām, jo ir loģiski informācijas izplatīšanas kanāli, jo tas ir tā, kā mēs redzam, ja, ir kaut kur pārāvums starp pašvaldībām un atkal tā, un nav šīs skaidrības. Un ir ļoti bīstami arī, ka katrs, kurš jūtās, ka viņam ir kādi padomi, viņus sāks arī visiem izsūtīt un dot. Līdz ar to muzeja padome varbūt nav tik redzama kā muzeja padome, jo šī nav mūsu tāda veida funkcija. Mūsu funkcija ir konsultēt, mēs arī attiecīgi iesaistāmies un sniedzam šo savu ekspertīzi jau no profesionālā viedokļa, kas attiecīgi tad veicina, lai mēs ejam pareiziem soļiem priekš. Bet atvaino, es vēl vienu ļoti būtisku lietu gribu pateikt, papildinot Almu, par to vienādo valodu, kurā mēs sarunājamies. Ir ārkārtīgi būtiski nejaukt jēdzienus, un mēs viņus nepārtraukti jaucam šeit. Ja? Jo kultūras mantojuma evakuācija būs evakuācijas plāna daļa. Tajā brīdī, kad tiks valstī noteikts viens vai cits šis te status stāvoklis, kas iedarbinās mehānismu no galvenās krīzes vadības grupu uz lokālajām civilās aizsardzības pārvaldēm, kad jau ir paziņojumi par to, ka konkrētie šie te reģioni tiek evakuēti vienā vai citā veidā. Tas ir tas brīdis, kad lokālās kultūras iestādes attiecīgi pieņem lēmumu, vai paliek tur, kur ir, jo ir noslēpts, vai tātad kopējās evakuācijas ietveros notiek arī šie te kultūras vērtību evakuācija. Un tas ir, pagaid, es vienkārši pabeigšu domu, ja? Jo ir ļoti būtiski tas, ko mēs esam iniciējuši dažādos formātos. Mēs runājam ļoti daudz, es tā skaitā ar dažādiem arī lēmumu pieņēmējiem, cik būtiski ir kultūras mantojumam pie vieniem vai otriem nosacījumiem, tieši iestāžu vadītājiem, būt ieslēgtiem agrīnās brīdināšanas ķēdēs. Toskai tad, kad nav vēl oficiāli pieņemti šie lēmumi, jo ir jāsaprot, ka kultūras mantojumu mēs varam izglābt tikai tad pie šādas tiešām militāra apdraudējuma, ja mums ir preventīvā informācija. Jo tad mums ir plāni, tad mēs kā mēs nonākam pie tiem priekšmetu sarakstiem un šiem te līmeņiem. Tā ir daudz garāka diskusija, mēs to tagad arī neizrunāsim. Ja? Bet es ļoti gribētu uzsvērt, ka mēs jaucam šobrīd šos te, kur mēs tomēr esam miera apstākļos, jā, ir šie te dronu apdraudējumi, un mēs šai brīdī esam situācijā, kur ir stāsts par rīcību miera laika apstākļos, kur ir atnāk tas paziņojums, kas mums atnāk šūnapraidē, viņš šajā brīdī neprasa krājuma evakuāciju. Mēs visu laiku tagad uzsveram, ka šobrīd, un ir jāsaprot, kad tas tiek iniciēts. Jā, tas jautājums bija par krīzes situāciju, ja? Bet es domāju, ka mēs nejaucam jautājumu. Iespējams jaucam, bet tajā pašā laikā man liekas, ka mēs esam vienkārši apjukuši un neparedzētā situācijā šo jautājumu ir tik daudz, ka tas drīzāk liekas, ka mēs šeit mētājamies no jautājuma uz jautājumu un mēģinam kaut kā ātri uz visiem atbildēt. Un šeit tikai parādās ar vien jauni un jauni jautājumi. Ja? Es domāju, ka tas ir drīzāk apjukums, jo, ja mēs šeit sēžam un mierīgi šo izrunājam, visiem ir skaidrs, ja, ka mēs pa ķēdīti gaidām šo rīkojumu. Tajā brīdī, kad tā apraide skan, kad tev Rēzeknes Latgales kultūra vēstures muzejā ir iesprūduši jau pie oranžā signāla grupā ar bērndārzniekiem, kuri tur 2 stundas tagad ganīsies, ja, pa to muzeju, un nav zināms, pat jau šī situācija izraisa. Jā, un vēl 2 sienās sēdēs. Reāla situācija no nesen notikuša gadījuma. Ja. Bet otrs ir, tāpēc es saku, tas nav neskaidri mētāties ar bumbiņu, bet vienkārši droši vien, ka mēs esam apjukuši un mums jāspēj katrā no šīm situācijām mierīgi izpreparēt, kas tad notiek katrā situācijā. Un pēc iespējas skaidrāk šīs atbildes tad uz jau esošajiem jautājumiem uzdot. Bet tajā pašā laikā par Latvijas muzeja padomi es tev vēl gribēju uzprasīt jautājumu. Viens ir tas, ko jūs tā kā muzejiem varat nodot tā kā zinot no kultūras ministrijas, pieņemsim, vai no kaut kādām citām ministrijām informāciju. Cik bieži pie jums savukārt paši muzeju reģionu pārstāvi vēršas? Tā kā jums Latvijas muzeja padomē ir pa vienam reģionu pārstāvim no katra reģiona, no Latgales, Zemgales, Kurzemes, Vidzemes, Sēlī arī ir? Nav, bet ir pašvaldību savukārt savienību pārstāvis. Ja?
Ir tā, ka pašvaldības kaut kādus signālus pašvaldību muzeji, piemēram, sūta kaut kādus jautājumus uzdot. Ja es vienkārši domāju, varbūt nav jau tā, ka tā komunikācija ir vienpersonīga. Kultūras ministrija un muzeja padome tikai muzejiem sūta kaut ko. Muzejiem jau arī vajadzētu sūtīt kaut kādus savus signālus. Ja mēs runājam par šo pēdējo vēstuli, kas bija no Latgales muzejiem, tas neskaitot tieši attiecībā uz šo jautājumu kopumu, par ko mēs šobrīd runājam. Nē, tieši signāli nav bijis, bet vienlaicīgi muzeja padome arī akreditācijas procesā un regulāri tiekoties ar muzejiem, attiecīgās aktualitātes jau tiek pārunāts. Bet ko es gribētu teikt, ka nav jau būtiski arī, teiksim, kura tieši ir šī institūcija, kas arī izsūta, tagad arī tas, kas nāk no kultūras ministrijas, nāk šīs vadlīnijas un citi ieteikumi, bet es tomēr arī, izmantojot to, ka mēs tagad runājamies, ir jau arī jāuzdod jautājumi. Ja kaut kāda saņemtā informācija ir neskaidra, un tas, ko es varu pilnīgi droši apgalvot, ka es neatceros tādu gadījumu, ka muzeja padomē būtu uzdots jautājums, un uz viņu nebūtu atbildēts, vai ar to nebūtu iziet uz kontaktu vai tā tālāk. Ja? Bet, ja kādam paliek neskaidrības, saņemot kaut kādu informāciju, kas viņuprāt ir vai daļēji, vai pārprotama, to mēs nevaram uzminēt. Ja? Un droši vien, ka pareizais jautājums ir gan uzdot jautājums savai pašvaldībai, gan uzdot jautājums ministrijai, gan uzdot jautājums varbūt vēl kādiem ekspertiem. Un ir ļoti brīnišķīgs arī formāts, kas galu galā ir vērsties arī pēc kaut kādas metodiskās palīdzības. Jo, ja mēs runājam par šiem pašiem vērtību vai definēšanas vai kaut kādiem citiem profesionāliem jautājumiem, katrs muzejs ir individuāls. Ja man ir jautājums, es taču zinu apmēram, šim kolēģim ir ekspertīze tajā jomā, šim ir tajā, man vajag padomu. Ja? Bet kas ir tā atbilde, piemēram, ja pašvaldības vadītājs savukārt kāds mazāks vai lielāks pašvaldības vadītājs saka, es īsti nezinu, ko ar tiem muzejiem darīt ar kultūras mantojumu savā naudā. Viņiem tā kā der kultūras ministrijā vērsties vai muzeja padomē vērsties. Es vienkārši domāju, mums ir bijis tādi gadījumi, kad pašvaldībās saka, mums tiešām likās, ka tas ir kultūras ministrijas pienākums. Šis ir ļoti plašs jautājums, bet es tomēr gribētu no novērojumiem arī strādājot muzeja padomē teikt tā, ka pašvaldības ir ļoti, ļoti dažādas. Jā. Pašvaldībām ir ļoti, ļoti dažāda izpratne un, teiksim, hierarhija, kur viņas savā pārvaldībā, sava novada vispār nozīmīgumā liek kultūru. Un atkarībā no tā, es domāju, ir arī ķēde, jo mums ir arī brīnišķīgi sadarbības piemēri, kur muzeji ir piedzīvojuši mācības, ir integrēti visos iespējamos pašvaldības civilās aizsardzības plānos, un viņiem vispār nav šādi jautājumi. Bet tas, ko mēs, muzeja padomē, mums ir pašvaldības savienības pārstāvs, un es domāju, ka tā atbilde vienmēr ir tā, ka ir jāsarunājās. Un arī, ja tā tiešā komunikācija starp muzeju un pašvaldību, teiksim, ja nav nekādas iespējas pārliecināt par to, ka kultūras mantojums ir jāņem vērā civilās aizsardzības plānā, tad acīm redzot konkrētajiem muzejiem ir jāvēršās vai tad ministrijā pēc palīdzības, jo vispār es atgādināšu, ka noteikumos par nacionālo krājumu glabātājam ir iedotas tiesības un pat pienākums situācijā, kad viņš tiešā veidā, ka viņš lokāli nevar panākt risinājumu kaut kādam viņa prāta apdraudējumam, viņam ir tiesības vērsties tieši kultūras ministrijā, neraugoties uz to, vai viņš ir muzeja direktors vai kādā viņš ir amatā. Ja? Tad katram ir tiesības uzdot jautājumus. Bet tās tiesības vajag izmantot. Jā. Vēl viens man liels jautājums ir, bet ļoti īsi pār iespējamo papildu finansējumu. Tas arī ir tāds karsts kartupelis, kur mēs, protams, par pašvaldību muzejiem domājam, ka dibinātājiem ir jāuzņemās šī finansiālie jautājumi, papildus finansējuma piešķiršana.
vai mēs apsveram ārkārtas situācijā, krīzes situācijā kaut kādu palīdzību no valsts muzejiem, iespējams pierobežā ar šīm ugunsdrošajām kastēm, konteineriem, kas tiek minēts, kur, piemēram, Kara muzejs, Kristīna nav klāt, bet Kara muzejs ir teicis, ka viņi labprāt dalīšoties ar informāciju, ar savu pieredzi, viņi ir iepirkuši šādas iepirkumā kastes. Ja? Tas nav izdarāms vienam katram mazam pašvaldības muzejam. Ja? Un šeit nav runa arī tikai par pierobežas muzejiem, bet par jebkuriem mazākiem muzejiem visā Latvijā, bet īpaši pierobežā, protams, šobrīd. Ja? Ka tas varētu būt iespējams kaut kāds vienots kopējs iepirkums, kurā apzinot situāciju, cik muzejiem viņi ir gatavi, droši vien visi muzeji ir gatavi, tad apzināt to savu lielumu tai kastē, tur ir dažādi izmēri, kas vai būtu kaut kādas iespējas runāt par to, ka tas ir papildu finansējums no kaut kurienes valsts finansējums dabūjams, vai arī apmācībām. Kas otra lieta ir Vidzemes muzeji uzsver ļoti lielo pienesumu no Vidzemes muzeju apmācību programmas, kas viņiem noritēja 2025. gada novembrī, decembrī, kur 5 muzeji izgāja šīs ekspertu apmācības un jūtās droši, ir visus savus krīzes plānus notestējuši, pārbaudījuši, uztjūnējuši, es atvainojos par nelatviešu valodu, un iesaka to citiem muzejiem, bet, protams, apzinoties, ka tas ir dārgs process, iespējams, ka reģionos to varētu atkal ārkārtas situācijā nodrošināt no kaut kādiem ārkārtas neparedzētiem budžetiem, finansējumiem, aizsardzības nodrošina ministrijas vai kultūras ministrijas valsts. Runājot par resursiem, tas vienmēr ir ļoti būtisks jautājums, un no kultūras ministrijas puses arī virzīts dažādos formātos, pozicionējot kultūru kā šo drošības pamatu un drošības garantu un noturību arī, kas ir balstīta kultūrā. Līdz ar to par šiem resursiem un finansiālo atbalstu mēs esam iestājušies vienmēr. Jautājums šeit ir arī par to, kādas ir tās vajadzības katram. Un tās vajadzības ir diezgan dažādas noteikti arī katram muzejam. Un tas atkal ir tas jautājums par šo sagatavotību un kas jau ir, kādus šos resursus vajag, kuras tieši kastes vajag, vai tieši tās vajag, vai vairāk vai mazāk. Tas atkal ir tas. Mēs zinām par 14 Latgales muzejiem pilnīgi precīzi, ko viņiem vajag. Viņi iesniedz sarakstu. Mēs izskatām jautājumu. To informāciju var apkopot, no kultūras ministrijas puses arī regulāri tiek sniegt šī informācija par tām apkopotā informācija, bet tas ir tas jautājums, kādas, ja runājam par apmācībām, piemēram, tad arī tās ir regulāri notiek apmācības, ietverot gan kopējās apmācībās, gan arī mēs turpmākajos projektos, kas ir arī ārvalstu finanšu instrumentos, esam ietvēruši šīs aktivitātes, kas ir atsevišķos reģionālos pilotu objektos, kur ir gan šo risku plānu izstrādē, testēšana, apmācībā atsevišķiem pārstāvjiem, kas tālāk šo informāciju nodod tālāk. Tātad šis ir ietverts, protams, tas ir uz nākamajiem periodiem. Par apmācībām šeit bija ļoti konkrēts gadījums. Gada beigās tātad ar Kultūra Kapitāla fonda atbalstu un pašu muzeju līdzfinansējumu, kas bija maziem muzejiem diezgan padārgs process. Tie bija 1000 eiro, drusciņ pāri 1000 eiro no katra muzeja, plus Kultūra Kapitāla līdzfinansējums. 5 Vidzemes muzeji ir izgājuši tādu masīvu apmācību, kurā tiešām viņi izgājuši pa punktiem, gan krīzes plānus sastādījuši, gan arī viņus testējuši, pārbaudījuši. Un es zinu, ka šie Vidzemes muzeji ir arī snieguši atzinumu, arī kultūras ministrija informējuši, ka tādi būtu nepieciešami visas Latvijas muzejiem, respektīvi tieši par šādu, ka iespējams par reģioniem, ņemot vērā šo situāciju un ka situācija arī paplašinās uz citiem muzejiem, ne tikai Vidzeme Latgalē, par šādu konkrētu apmācības moduli. Mans jautājums droši vien bija. Mēs varbūt varam, jo šādā ziņā, man liekas, ka šī Vidzemes muzeju iniciatīva ir bijusi ļoti atbalstām. Un tas arī atbilst tam, ko mēs esam aicinājuši iepriekš, piemēram, muzeja direktoru sanāksmēs skatoties, piemēram, uz šo Vācijas piemēru, kur viņi aicina reģionāli tātad strādāt, piemēram, domājot pie šiem krīzes plāniem, sadarboties gan kultūras institūcijām savā starpā, piemēram, domājot par to, kā muzejs var palīdzēt bibliotekai un otrādi, ja tā krīzes situācija notiek. Un tad ir ļoti svarīgi, kad
uz vietas strādājot, ir skaidrs, kāda ir tā mācību vajadzība un atbilstoši viņiem. Ir skaidra mācība, tas pats modulis tiešā veidā pārceļams uz cita. Naudu vajag. Nu, ir tāda iespēja. Es domāju, ka tādus ātros jautājumus mēs esam izšāvuši. Ja? Tā ir nauda ļoti konkrētiem darbiem, kastēm, ne tikai Latgales muzejiem, pierobežas muzejiem, ne tikai pierobežas, bet arī Vidzemes muzejiem, arī Kurzemes, arī Zemgales, Sēlijas muzejiem. Latgale ir gatava iet pilotprojektā, viņi ir apzinājuši visas savas vajadzības. Šobrīd tiešām tur ir tikai lieluma atkarībā no lieluma krājuma. Un otrs apmācības, tas ir par naudu. Protams, par naudu mēs nepieminējām arī to, ka visu muzeju kolēģi strādā šobrīd ārkārtas apstākļos, tādā nozīmē, ka tie papildus pienākumi ir par tām pašām algām, ko viņi dara. Jo, kad mēs prasam, piemēram, jūs digitalizējat ātrāk krājumu, atbildot uz šiem drošības izaicinājumiem. Daži saka, ka jā, un tie ir, protams, daži entuziasti, kas to var atļauties ārpus vai atstājot kādus citus darbus novērtā. Bet nav jau papildus resursi, nav jau papildus cilvēku, kam uzlikt šos papildus pienākumus vai arī motivēt viņus. Nav arī papildus finansējumā, ņemot vērā, ka visiem ir papildus pienākumi uzlikt arī šo plānu īstenošanā, kas par ko atbildīgs, kas ko monitorē. Uldis tūlīt to arī laikam komentēs, tu dīdies vienkārši, tāpēc es domāju, ka tev ir ko komentēt. Šie ir divi, tas ir finansiālais. Es domāju, ka mēs daudz maz noskaidrojām šodien par to, kas tad par ko ir atkarīgs, kam pie kura tad jāvēršās un ko mēs gaidām no pašvaldības, ko no kultūras ministrijas. Tā kā noslēdzot papli, es tagad palaidīšu to iespēju pateikt, kas jums no šīs diskusijas kā divi svarīgākie jautājumi tālāk virzamie katram, ko varbūt mēs neatbildējām, ko jūs gaidījāt, ka mēs uzdosim, kas ir tie nākamie. Un varbūt, ka kaut kāda komentārs par to ātro situāciju, ko mēs šodien šeit mēģinājām ātri stundas un 15 minūšu laikā izrunāt. Es varbūt iesākšu ar to, kas man jau bija vēlas. Domājot par šo finansējumu iespējamību, skaidrs, ka vajadzības ir lielākas un nekā ir šis pieejamais finansējums. Un tur ir svarīgi tas, ka mums tomēr ir jāplāno labākais, ko mēs varam ar esošajiem resursiem. Jo arī kā, piemēram, starptautiskas organizācijas, kuras gan vērtē riskus, gan citas lietas, tātad ir apzinājušas, ka nākotnē ir arvien vairāk krīžu situācijas, lai no viņām atkoptos ir vajadzīgi arvien vairāk līdzekļi un visdrīzāk kultūras mantojuma sektors, domājot globāli, nevar, tas ir starptautiskas organizācijas, ko ir secinājuši, kad nevar cerēt uz to, ka būtiski palielināsies pieejamais finansējuma apjoms. Un tad, ko, piemēram, šie ārzemju speciālisti saskata kā to veidu, kā kultūras mantojuma institūcijām teiksim tā, izdzīvot, ir atrast ceļu pie tā, teiksim tā, sākotnējā kultūras mantojuma saglabāšanas, kurā tomēr tā ļoti bieži bija sabiedrības, teiksim tā, veicināta, iesaistīta iniciatīva, jo, piemēram, mēs joprojām runājam par ļoti lēnu miera apstākļiem atbilstošu gatavošanos, kuru mēs varējām darīt 4 gadu laikā, jau pat ne īpaši miera apstākļos, bet ar ārējo draudu. Es runāju vairāk, es esmu praktiķis, es runāju par to, ko mēs šobrīd pašlaik varam ātri, praktiski darīt. Nav laika gatavoties. Nākamā gada budžetā mēs varam ieplānot, jā, bet šobrīd, ko mēs šobrīd esošajā situācijā, 2 mēnešus Latgales muzeja tiek terorizēti no šīm gaisa trauksmēm. Viņi sēž uz telefoniem, viņiem vajag šīs kastes, nekādos budžetos viņi lēni gatavojoties nevar viņas iekļaut. Es varbūt pateikšu to, ko es pēdējā muzeja padomē teicu šīs Latgales muzeja vēstules sakarā, un atgriežoties pie Ivetas teiktā, man liekas, ka ļoti būtiski,
ka šī vēstule bija. Tur mēs varam daudz komentēt, varbūt to saturiskos akcentus, bet tas, ka nāk iniciatīva no šiem reģionālajiem muzeja padomes pārstāvjiem, ir ārkārtīgi būtiski, jo tas jau ir tas mehānisms, kas īstenībā ir visloģiskākais, uz kura balstoties uz šādas iniciatīvas. Mēs varam lūgt kā padoma kultūras ministrijai darīt vai ierosināt to un to. Mans ierosinājums bija tāds, ko es arī varu atkārtot, kas, man liekas, būtu visauglīgākais, ir pēc iespējas ātrāk krīzes grupai un ministrijai pabeigt šīs vadlīnijas rīcībai militāra apdraudējuma gadījumā. Es zinu, ka viņas top un es esmu redzējis Melnrakstas stadiju, man liekas, ka viņas ieviesīs skaidrību dažos jautājumos. Un punkts 2 tajā brīdī, kad tiek sūtīts šīs krīzes vadlīnijas, krīzes grupas izstrādātās militāra apdraudējuma gadījumā, pielikt klāt kaut kādus tādus pamatu punktus vai aicinājumus, piemēram, par šo pašu materiālo rezervju gatavošanu. Piemēram, šīs kastes vai tā ir anketa vai kādā citā veidā mēģināt apkopot tās muzeja vajadzības. Negarantējot, ka tuliņ būs tam nauda, bet vismaz mēģinot aptvert, kas ir tas mērogs, ko muzeja sagaida. Es tikai šīm kastēm pievienotu vēl varbūt, kā lai to pasaka, vienkāršākus pārvietošanas līdzekļus, varbūt vienkāršākas kastes. Es arī piedāvāju, mēs varam aizsūtīt, kur mēs bez īpaši drošām kastēm plānojam drošā telpā kādās iepakot. Un varbūt, ka šāda aptaujāšana ir nepieciešama, lai muzejus reizē varbūt uzzināt vajadzības un reizē pamudinātu padomāt praktiski tos, kas varbūt tik tā nav tikuši. Labi, bet tu joprojām iesaki, ka tagad nevis proaktīvi rīkoties un tādu sarakstu jau viņiem stādīt, bet viņiem joprojām gaidīt. Nē, es domāju, ka kultūras ministrijai ir jāuzdod jautājums par šo, kas būtu nepieciešams praktiskai sagatavotībai. Bet mēs joprojām gaidām no kultūras ministrijas šo jautājumu. Es teiktu tā, ka vēstulē kopā ar vadlīnijām rīcībai militāra apdraudējuma gadījumā, kad viņas ir gatavas, pieņemot, ka viņas būs drīz gatavas. Tā bija mana cerība. Es tā ļoti ceru. Es zinu, ka kolēģi tuvu. Tur ir daži jautājumi, laikam jāatris. Es varbūt pa vidu pārķeršu Tomu. Vienkārši viens precizējums ir runa par to, ka sūtotās vadlīnijas, kuras patiešām ir ļoti augstā gatavības pakāpē, es domāju, ka tas ir nedēļu jautājums, kad tās tiks pabeigtas izsūtīšanai. Mēs runājām par to, ka ir jāpieliek vienkārši pavada informācijai daži tie jautājumi, uz kuriem mēs varam atbildēt kā minimums, ja nesniegt atbildes, tad iedot varbūt indikācijas par kaut kādiem komunikācijas kanāliem un lietu secību, lai to kaut kādu apjukuma daļu, ko mēs varam tā kā noņemt, ja? Vai vismaz iedrošināt, uzdot jautājumus, un tad kam un kurā virzienā un par kādiem jautājumiem uzdot. Un savukārt tas arī, ko Toms saka, ir, es tiešām gribu mazliet dekonstruēt mītu par vienīgajām pareizajām kastēm. Tas patiesībā šobrīd jau ir kļuvis, es atvainojos, bīstami. Ja? Jo, mēs uzskatām, ka neko nevar darīt, tāpēc, ka nav noteikta drošības līmeņa tas aprīkojums, tā nav taisnība. Ja? Ir dažādi veidi, jo ir jāsaprot, ka šīm te kastēm ir noteikta funkcija. Tātad ugunsdroša, triecienu uzturīga, tātad, kur mēs gribam likt priekšmetu šajās kastēs ar domu, ka mēs viņas slēpjam, un es atvainojos, ja māja sagrūst, tad ir cerība, ka tā kaste tur apmēram paliek vietā. Ja mēs gādājam aprīkojumu, ko eventuāli ņemt līdzi tajā evakuācijā vai pārvietot uz kādu drošāku vietu, vai mums tiešām vajag kasti par 4,000 eiro katram muzejam? Atbilde – nē, nevajag. Varbūt paturpinot arī bišķi atsaucoties uz to komunikāciju. Jā, komunikācija un saziņa ir ārkārtīgi svarīga. Arī visās šajā informācijas iegūšanā par tām vajadzībām, par tām bažām, par tiem jautājumiem. Mums ministrijā tas ir ļoti, ļoti būtiski un saņemot visus šos signālus arī tiek precizētas šīs vadlīnijas, instrukcijas. Tā tas notika arī ar šīm pasākumu organizēšanas vadlīnijām, kur tās jau bija izstrādātas, bet tad vēl nāca ierosinājumi, ko tur vajadzētu. Ļoti konstruktīvi, labi ierosinājumi, mēs tos ātri iestrādājām un tad tās tika izplatītas. Un otra puse arī ir papildinot Ivetu, vajag uzdot tos jautājumus, kā tad tās piemērot. Varbūt kaut kas nav tik skaidri saprotams, bet tad runājam par to, un manuprāt, no ministrijas puses nekad nav liekta atbilde vai kāds skaidrojums.
tāpat ir šīs reģionālās tikšanās, kuras ar mērķi arī apmainīties ar informāciju tiek organizētas. Tādēļ nav ne jābaidās, ne jākaunās, nav muļķīgu jautājumu. Mēs esam situācijā tādā, kādā mēs esam, un tāpēc mēs cenšamies sniegt tieši šo metodisko atbalstu un radīt šīs vispārējās vadlīnijas, kuras tālāk tad piemērot katram individuāli, gan par tiem resursiem, kas ir nepieciešams, gan par šiem algoritmiem, kurus izstrādāt, gan par šo sadarbību ar pašvaldībām. Tikpat labi varbūt kādam ir jāpajautā kaimiņu muzejam, kā viņi strādā ar pašvaldībām. Es esmu dzirdējis daudz labus piemērus, kur tieši muzejiem ir laba sadarbība ar pašvaldību. Nu, tad kā jūs nonākat līdz tam, kā jūs sadzirdat viņus. Un šajā kontekstā arī mēs no ministrijas puses dažādās platformās vienmēr esam gan aicinājuši, gan uzstājuši to, ka pašvaldību šajās attīstības stratēģijās tieši kultūras mantojums, gan materiālais, gan muzeja, gan kultūras pieminekļi tiek ietverti kā tāds resurss, gan tautsaimniecības ieguldījums, gan cilvēku labklājības, gan arī kultūras vērtību resurss. Līdz ar to tas skatījums pašvaldībai arī tāds arī tad būs izrietošs, būs šī interese un būs šī veiksmīgākā sadarbība, kas ir arī ļoti būtiski resursu piesaistei. Un to mēs esam ievērojuši arī dažādos starptautisku fondu apguvē, kur šis ir viens no patiesībā tādiem būtiskiem kritērijiem, kas tiek ņemts vērā. Un tādēļ mēs vienmēr šo esam aicinājuši un novērtējuši šo arī ietvert. Viena teikuma pie tā sava asā izteiciena par tām kastēm. Jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka ir izejot no tās prakses un tiešām reālās vajadzības un objektīvi skatoties, kas tie ir arī par priekšmetiem un kāds varētu būt tas eventuālais ceļš, ir arī tomēr svarīgi apkopot, jo mehānismi, kā apvienoties vairākiem un iespējams vai pieteikties kādā projektā, vai kur tas protams, tas strādā. Jo tas paliek spēkā, ka bieži vien, ko es ar to gribēju teikt, ka obligāti nevajag tieši to kasti, jo iespējams, ka katram vienam konkrētam muzejam ir jēdzīgs, pilnīgi daudz racionālāks un arī finansiāli lētāks risinājums, kur tā pašvaldība neteiks nē. Jā, arī tā, tā kā tā ir tā, vienkārši es aicinu uz šo jautājumu skatīties ļoti pragmatiski, ļoti praktiski, ir super labi zināt par šīm te specializētajiem aprīkojumiem. Un iespējams ir muzeji, kam tas ir vienkārši absolūti nepieciešams. Bet, lai nebūtu tā, ka visiem liekas, ka šis ir tieši tas punkts, kur viņiem apstājās iespējamā rīcība. Tas ir tas, ko es gribēju pateikt. Šeit es gribēju precizēt, tad gan Agneses, gan tev, Siveta, teikto par tām kastēm, kastu daudzumu. Tas nav jautājums par kastu daudzumu, ka katram muzejam ir vienu kasti. Drīzāk, ka mēs zinām tās vajadzības, pieņemsim šobrīd ar muzejiem ir runājot, un viņiem pašiem šos 2 mēnešus domājot, viņi zina, ka pieņemsim vienam reģionam, vienai pašvaldībai, kurā ir 4 muzeji, viens liels un 3 netika. Viņiem iespējams tiešām ar 1 vai 2 kastēm pietiek uz visiem 4 muzejiem. Ir liels pašvaldības, kā pieņemsim Latgales kultūrvēstures muzejs, kuram vajag 2 kastes vieniem pašiem. Pieņemsim, ja viņi ir apzinājuši, ka viņu kolekcija ir lielāka. Ja? Tas ir runāts un diskutēts jautājums, viņi negaida 1 kasti katrs. Ja? Un viņi arī ir muzeji, kuri saka, ka viņiem kastes vispār nevajag. Pieņemsim, Alūksnes muzejs šodien nopublicētajā sarunā saka, ka viņiem kastes nevajag, jo viņi ir izvērtējuši, ka viņiem Alūksnes novadā nav kur tik ātri to evakuēt. Ja tā valsts neņem tos priekšmetus savā aizsardzības plānā. Šeit es atkal pie tā mīta atgriezos. Ja? Bet ka šeit nav tā, ka arī un nav tā, ka nesarunājās. Ja viņi sarunājās, piemēram, ir pašvaldības atkal Balvu pašvaldība ļoti, ļoti pozitīvs piemērs, kur liels muzejs, Balvu muzejs, ir ziedojuma veidā ticis pie jaudīga servera, nosacīta jaudīga servera, un apvieno visus savas pašvaldības mazos piņģerotus muzejus un ļauj viņiem glabāt drošā vidē savu digitālo materiālu, kā papildu opciju, kā drošības nodrošināšana.
ir ļoti labi piemēri. Mans uzdevums šajā diskusijā bija izvilkt sliktos gadījumus, izvilkt problēmu jautājumus, neatbildēt tos jautājumus, kurus man tā vai citādi dažādās kompānijās, gan ar pašvaldību vadītājus sarunās intervējot, gan ar muzeja direktoriem vadītājiem, gan arī, kas nāca laukā no kultūras rondo, starp citu raidījumu, kur arī pašvaldības vadītājs viens piedalījās arī šajā sarunā. Šos jautājumus vienkārši savest šodien kopā. Bet, Uldi, jums ar Aivi vēl noslēguma runas. Patiesībā jau viss arī šis te man izsākotnēji lika paskatīties kopumā vispār, jo viens ir glābt un otrs ir tad, kāda ir tā krājuma realitāte. Un pārskatīt lietas apzināti. Jā, mēs esam apzinājuši, mums piemēram, arī nevajag to kastu, jo mēs zinām, kas ir tās mūsu vērtības. Tādā ziņā man vairāk tas par to rīcību. Un par to, ka pašvaldības ir dažādas un atšķirīgas. Un ir pašvaldības, kurām, kamēr kaut kas nav uzlikts kā noteikums vai likums, tikmēr tas būs nesaistoši. Ceļš nozarēs, kur tiešām to var ignorēt. Es saku, šobrīd es tiešām to gadu pārskatu izanalizējot, tur ļoti labi var redzēt, kur tas muzejs atrodas pašvaldības izpratnē. Tas nav tāpēc, ka es tās izdomāju. Es to vienkārši varu redzēt pēc cipariem, pēc visa pārējā. Jā, pašvaldības ir atšķirīgas, bet kas vēl man liekas, muzejs, visu tā muzeja, visu kultūra mantojuma lieta, tā nav viens vēlēšanu cikls vai 10 gadi. Mēs šeit runājam būtībā par ļoti ilgu laika termiņu, kur ir jābūt ļoti strateģiskai domāšanai. Un, diemžēl, protams, ceļš, kur nav novadi, kuros ir stabila vara, protams, ka tur ir daudz labāka situācija. Tur, kur vara ir nestabila, tur ir ļoti grūti, ko tu vari veidot kā izstādes vadītājs, ja tev 3 reizes nomainās pašvaldības vadītājs. Tad ko darīt, ko man... Tā ir tā atšķirība, jā, ka mēs atšķiramies, un arī, es domāju, arī no visiem ārkārtas un tiem stāvokļiem arī jāstāsta šīs reģionālās īpatnības, atrašanās vietas un tā tālāk. Jā. Es saku, tās tādā ziņā diezgan droši, ka mums tur nekas nebūs nekur jāevakuē. Jo 300 gadus tur neviens nav karojas, un es nedomāju, ka tur kāds nāks un kaut ko darīs. Tās novadās strateģiski objekti nav. Jā, bet lai būtu tā izpratne kopumā, jā. Tā atslābināja, jā, viss uz nobeigumu? Jā, nē, atslāb, bet es domāju, ka jā, ka kopumā tomēr tā domāšana, pēdīgi dzirdēju, ka nekas mums tur baigi neizlabosies, un tas tā kā arī ir slikti no nozarē, jā. Un tomēr ir tā centralizācija un tā atšķirība starp pašvaldību muzejiem, nacionālajiem muzejiem un tā tālāk. Tomēr tur ir tāds bišķiņ tās kaut kā ciešāk, drošāk. Un jā, runāju par reģioniem, būtu forši, jā, es jau būtu priecīgs, ja reģionu pārstāvu no muzeja padomas, nezinu, reiz pusgadās aicināt mūsu tur reģionu direktors parunāties vienkārši. Kaut vai Zoomā, būtu forši. Jā, tā, jā. Bet kopumā jau vienkārši zinot no dzīves, jo pirms nonākt muzejā visā 10 gadus es pavadījis neatliekamā dienestā. Medicīnas tikai zina, kas ir ārkārtas situācija, zina, ka nekādas vadlīnijas un protokoli tur vispār nedarbojās. Tev ir jāspēj pieņemt lēmumu momentā un uzreiz. Mēs laikam runājam tomēr prevencijas režīmā, apzinām situāciju, esam aptaujājuši Latgales muzejas, zinām vajadzības, un tad ir svarīgi apzināties, ko mēs paši varam izdarīt. Jā, vietējais ražotājs, kādas nav jau obligāti jāiet uz to standartu, kas ir Vācijas industriālais standarts tiešām. Jā. Apzinām, ko katrs šeit uz vietas vietējais var darīt priekš lietas labā. Jā. Mēģinām apzināt to situāciju kopējām. Es gan šeit nebūtu tik optimistiska. Man, protams, patīk vietējo reakciju atbalstīt un vietējos uzņēmējus, bet vai šis mūsu tirgus šim konkrētam gadījumam ir pārāk mazs, vai mēs atkal, pieņemsim sakot, jā, forši mēs tikai vietējās kastes, bet viņu nav, tā specifika ir jāizdomā, vai nav tomēr domājot par ārkārtas situācijām, krīzes situācijām, ka tas ir ātrāk un ērtāk izdarāms, ka mēs zinām, kur to var pasūtīt, mēs to ātri varam izdarīt, nokārtot viss. Protams, ar skatu nākotnē, kā mēs, protams, atbalstam vietējos. Es neuzdevu jautājumu, kas bija pirmais diskusijas jautājums, un kur tiešām ir neprecīza definīcija nav tas, ko
ko tas jēdziens ietver manā jautājumā, vai muzejs būtu jāuzlūko par kritiskās infrastruktūras objektu. Es zinu, ka tā nav, tās ir slimnīcas, depo, fabrikas un tam līdzīgi, bet tajā pašā laikā, ja es tā kā noapaļošu mūsu visu vietā, ja mēs spētu, un arī pēc šīs sarunas, ja mēs spētu to muzeju ieraudzīt pašvaldību, vismaz pašvaldību, kultūras ministrijas valsts līmenī, kā prioritāri atbalstāmu objektu, ne kritiskās infrastruktūras, labi, kā prioritāri atbalstāmos, ko mēs redzam, apziņojam, un kur pašvaldība nevis izliekās, ka muzeja nav, kā Tāls un muzejs sākumā teica, bet ka pašvaldība saprot, ka tas ir tas resurs vai tā institūcija un arī infrastruktūra, kura bez slimnīcām, bērndārziem, kā man teica viena kolēģa, glābs jau slimnīcas, bērndārzes un skolas muzejs. Bet, lai muzejs būtu viens no tiem prioritāriem objektiem, vai ne? Paldies jums liels! Es domāju, ka mēs turpināsim. Bija ļoti svarīgi šo noslēgt šeit un tagad pirms vasaras brīvdienām, kur mēs paredzam, ka vasaras laikā mēs joprojām turpināsim diskutēt un būs kādi pavērsieni, progress un krīzes plāns un vadlīnijas un šie nevis priekšmetu saraksti, bet šis saraksts un daudz vairāk skaidrības mēs ieviesīsim un jautāsim vēl jautājumus un meklēsim atbildes un komunicēsim abos virzienos. Jo es varu minēt, tas, kas būs vadlīnijas, kas būs pašvaldībām par kultūras mantojuma glābšanu, un tas otrs dokuments, kas būs instrukcija kultūras mantojuma aizsardzībai, kara militāra iebrukuma vai to draudu gadījumā. Un kultūras ministrija jau vairākus gadus ir veiksmīgi iekļāvusi kultūras mantojuma saglabāšanas jautājumus arī valsts aizsardzības, vispārējās aizsardzības mācību un amēs saturā. Un arī šogad tā būs. Tā kā mēs ceram, ka tā kā mēs redzējām intervijās, ka daži no šiem gadījumiem varētu teikt, ka ir tieši mācību rezultāts. Mēs ceram, ka tas turpināsies un mēs ceram, ka uz to laiku, kad namēs notiks, muzeja būs gatavi pašvaldībām, ja viņām ir jautājumi par muzeju vērtībām vai to glābšanas nepieciešamībām, varēt atbildēt. Jā, un es savukārt ceru, ka muzeja pašvaldības un mēs visi kultūras mantojuma speciālisti šīs vadlīnijas un visu šo informāciju saņemsim tuvākajā laikā, tiešām tuvākajā laikā ar konkrētu deadline, jo viena lieta mums šeit ir sēdēt siltās telpās un bez trauksmes signāliem, cita lieta esot tur uz vietas, kad trauksmes skan, skolēnu grupas nāk un muzeja vadītāji un krājumnieki uztraucās, ko viņiem darīt ar šīm kolekcijām, un tad iespējams šis apjukums arī vēl lielāks iestājies. Tā kā es novēlu mums visiem pēc iespējas ātri virzīties uz šiem reāliem dokumentiem, reālām vadlīnijām, informējot kolēģus un kolēģiem, ja viņiem ir jautājumi un mums jautājumi, tad mēs viens otram uzdodam. Paldies jums!